katram mācamies piedot vēl ar vienu. Vārdi ir tikai vējš, te tie aizvērts tecējš, vārdos melnais kļūst balts, un rūpes paliek salds. Esi tik laba, Marta, uzklausi mani. Ej pie tās dažas džādžas. Viņa tevi uzklausīs. Vēl nomierinās. Starp mums nekas nebija. Protams. Draugu sieva aizlonājis, nekā nebija, ja? Zini, Jāni, tu esi nodevējis, tu esi neliedzis, tu esi cūka. Es esmu vainīgs, es nestrīdos. Saka, ka nekā nebija, un tūlīt pat es esmu vainīgs, jā? Un kurš tad te nestrīdas, ko? Marta, mana vaina nav tik liela, lai man nevarētu piedot. Nu, kurš nekļūdās? Es nekļūdos. Es domāju, vairāk vīrieši. Marta, piedod man. Zini, Jāni, man tagad ir daudz darba. Dāvanu vārdienā varēs saņemt no savas mīļākās tevis no manis. Hei, netraucē man! Es nekur neiešu, kamēr tu mani neuzklausīsi. Sveikiņi! Prieks jūs redzēt! Sveikiņi! To dēdienu kārtumu topā, jā? Pagaidi, Kristīna nav rādījusies? Kāda Kristīna? Mūsējā Kristīna. Nē, nav tāda. Aha. Nekas parādīsies, tu man parādīsies. Kad viņi atnāks, tu vienkārši pazūd no šejienes. Jā, kā tad, jā. Jā, kā tad pazūdi, teicu. Kā tev liekas, salīgs Marta ar savu Jāni, nesalīgs? Un kur taču jāapdīvi liksies? Es teicu, ka atrāpos uz ceļiem un atrāpoju. Tas nesaprot tos Martas attiecību 3 stūrus, 4 stūrus. Ko tur saprast? Mīlestībai ir vajadzīgi upuri. Kā tāda upuri? Ka viens jau slimnīcā un pārējie tikko dzīvi. Kristīna, tu jau esi brīva? Es te sēžu, tevi nekur neredzu, jau kaklu izmižģīju. Kā kur? Kafejnīcā tu pat kur vakar? Jā, es nevaru aiziet, kamēr neesmu to redzējis. Kas tad? Drāžos skrien, krūmi jau man te līgojas garām. Ja nopietni, vienkārši lieciet mani mierā. Dievgodu vārds, tā kā tāda lipīga muša. Un pareizi. Domā, ka piezvanīs, tu uzreiz skries. Neskriešu. Dusmīgi kaut kāda. Zini, man vispār kaut kāda psiha liekas. Ej, uzkāp vāņš, jo tā nevar tev izturēt vairs. Vai dieni? Ko man darīt? Varētu aizbraukt viņas darbu. Šeit es esmu. Tur viss kolektīvs padomos kaut kāds jukušais, kaut kāds klauns. Vienkārši piezvani vēlreiz. Nē. Man ir labāka ideja. Ejam! Ejam, uz kurienes ēst gribu? Ejam! Ja? Niks verstehen? Ej! Ejam! Labi. Mēs būsim atpakaļ pēc kāda laika, jā, paliec nepatās. Stikla nešķīsteļi jau būs salīguši. Janču. Kas tam Martai vajadzīgs? Aizdīs uz mājām, samīļos. Nākamā dienā no rīta brokastu uztaisīs, puķis atnesīs viss. Uz mēnesi būs miers. Mēs ar viņu runājam pavisam par citām lietām nekā ar tevi. Viņai interesē mans darbs. Viņa arī ir ārsta sieva, saproti. Nu nesapratīšu, nekad es to nesapratīšu. Kā var kura interesēt runāt par to, kā tu uzšķēri cilvēkus? Bet ko tu te runā, ko? Viņa puķis viņai arī nesi. Nenesu. Nesi, atspēries, es taču tevi pazīstu.
Nu, varbūt kādas 2 reizes. Bet pie manis bez nevienas puķītes. Tikai pārmetumī. Es saprotu, ka tev ir tiesības dusmoties, bet ja es ieradīšos vēl ar puķiem, es tikai padarīšu situāciju vēl ļaunāku. Marta, atgriezies mājās. Ne par ko. Tad tu nevari man piedot. Un tu man piedod? Darīsim tā. Es tagad padzīvošu viesnīcā. Un, kad tu būsi man piedevusi, tad es atgriezīšos mājās. Piekrīti? Nu, es tad iešu savākšu savus mantas. Tu neko negribi man pateikt? Piestāv. Ko tev tur pēkšņi vajag? Kāpēc mēs te apstājāmies? Tu vari man pateikt, ko mēs te darām? Nu runā, nu saka kaut ko. Aizsūtīšu viņai puķis. Ja mums Svarovskī kaut ko tāda brīļukiem, ne? Būs labāk. Viņa nav tāda. Es atvainojos. Jūs neredzējāt te kaut kur tāds cilvēciņš aizskrēja garām? Uz 2 metru garš tāds Spartaks ar šķēpu un vairogu. Smieklīgi. Tagad viņa redzēja vai neredzēja ko? Labdien! Labdien! Daudz gan jums skaisti puķīšu. Jā, protams, lūdzu, kaut ko palīdzēt ar man. Paldies! Jūs tie kaktusi ir izpirkti? Kādi? Tie jums bija tādi krāsaini kaktusi lieli. Nav, mēs varam piegādāt. Mums tikko atbrauc kuģis ar kaut kādiem 1000 kaktusiem. Mēs kādas 20 varētu jums iedot. Nevajag? Nosaukumiņš varbūt jums arī kāds ir? Jā. Kā viņi sauc? Alvējas kaktus. Jūs nepievērsiet uzmanību viņam problēmas ar psihu un pēdējā laikā arī naudas nepietiek zālē. Kaut kāda aspirīniņa varbūt tad. Nē, kaut kāda zirga to zied, man muskuļi sāp. Ah, kungs. Pagaidi, Mārta, es nesapratu. Tu tā kā salīga ar Jānu, vai ne? Nu, kāda saliekšana, kāda? Es jau saku, viņš viņai puķis nes. Un tas jau ir viss, tā ir jūtu nodevība. Nevis miesiska, bet jūtu. Nu, bet viņš atnāca tev lūgt piedošanu. Man tas neaizkustina. Mārta, jūs taču vienmēr esat Jāņus kopā svinējuši. Nu, Vienmēr ir pirmā reize. Nodevību piedot nevar. Ļoti viedi vārdi varētu attiecināt uz jums abiem. jā, tieši tā, abi labi. Ko nu tagad žēloties? Nē, paklau, nu mans gadījums ir īpašs. Man puķis neviens nedāvināja. Nu. Paklau, nu, Mārta, nu tu taču zini, ka es vainīga arī pati. Nu, zini. Nu, kas vien patiesi paparti zied meklēt Jāņos? Ai, lieciet man mierā. Labi, viss pietiek gaudot. Uzrakst scenāriju un nosūt klientiem. Nu, vairs nav garstāvokļa. Labi, Kristīna nosūtīs tu. Atdod viņai flešu. Kāpēc es? Viņai nav garstāvokļa, man viņa jāizstāj. Un ja man nebūs garstāvoklis, ko tad? Vai ciet? Pietiek! Jūs man abas divas līdz baltām pelītēm novedīsiet. Labi, dod šut to flašu. Nevajag! Pat nosūtīšu. Viens ar Līgumā! Ejam dzert kafe. Varbūt, kas šīs varētu piedāvāt, meitenēm ļoti patīk. Patīk. Jā, protams. Cik vajadzētu, lai paliek tāds labs iespējas par mani? Nu, 3, 5. Varbūt šitās? Varbūt uz kapiņiem tās var aiznest. Saprot? Man patīk. Bet tur ir kaut kāda kombinācija, nu, nezinu, sarkanās, zeltainās. Dažādas var nest, protams, ka zaļumiņu pieliksim un tā. Jūs varat arī aizsūtīt, atstāv jādresīs. Jā, pierakstīsim. Mari,
Ja tu tās puķis sūti, pieliec klāt šampi, nu vai kaut kādu šokolādi. Man ir tā, ja es dodu šokolādi, man arī dod. Saprot? Es redzu, jā. Adresīti. Jā. Bruņinieka 114. Sveiks, jā. Es te jau pamazām lasu. Nu, ja jau burtiņus esi sācis pazīt, tad jau atlapsti, vai ne? Jā, paliek labāk. Tu gan tāds savārds. Gribu, esi noķēris? Nē. Mājās nav labi. Ar Mārtu sastrīdējāmies. Nu, kam negadās? Par ko? Nu tā, sastrīdējāmies, un viss tu jau zini, kādas tās sievietes ir. Es aizgāju no mājām, dzīvoju viesnīcā. Oho, tad jau nopietni. Un kā tad tu domāji, ja jau es pārvācos uz viesnīcu? Kur tagad atnāc uz darbu? Vai kā? 3 operācijas. Tad lai veic. Tā teikt, lai netrīc rokas. Paldies. Tu arī veseļojies. Drīz Līgo svētki. Slimnīcā būs bēdīgi. Nu, pagaidām. Tā. Kristīna, ātrāk beidz tos aprēķinus. Tūlītās. Pasaka, kāda ir pirmā spēle? Pirmā siersiešana, Un otrā? vainagpīšana. Un kāda rekvizīta būs vajadzīga? Ak, Dievs, nu mēs varam kādu vienkārši aizsūtīt uz pļauju pēc puķītēm. Labdien, ziedu piegāde. Kura parakstīsies? Paldies, jauku dienu. Skaists pušķis. Nu, ne? Aburjāni, dabūj puķes. Nevajag nekādas puķis. Viņš ņirgājas vakar, viņai šodien Marta, tad ir jāsaka, un tā vairs neredz. Skaties, sirsnīgs veicina, vēl sirsnīgāk atvainošanās Māri. Kas par Māri? Viņi būs kaut ko sajaukuši. Skaists pušķis. Bija. Liels paldies, Marta. Jā, viens. Drēbes, cepuri, ko prasījāt? Tā, ļoti labi. Viss. Ja mani kāds meklē, nevienam nebūšu plāstu vārdu. Saprati? Labi, doktor. Ja atnāk sieva, tad pasaki, ka esmu blakus korpusā. Protams, doktor. Uz analīzēm vai procedūrām. Vispār, lai viņi mani pagaida. Uzmanīgi, jūs vēl neesat īsti vesels. Būs labi, viss. Paklau, es tikai uz īsu brīdiņu, es drīz būšu atpakaļ. Nu, ko tu uztraucies? Labi, gaidīsim. Labi, viss. Bet neiegāziet man. Atā, viss. Es tiešām nepadomāju. Es patiešām domāju, ka tas ir mans Jānis. Nu salūzumas drusciņi, bet nu nekas. Nu es tiešām netiešām. Spētiet ārā! Nu ko viņa man visu laiku brauc auga? Man es vairs nevaru. Pagaldies, viņš taču negribētu. Nu, viņai tiešām tas sanāk netīšām, nu. Kāda starpība? Nav ko tu... Labi, viss. Darbu beidzam. Šodien nav darba diena. Ejiet mājās, kamēr neesam sastrīdējušās pa īstam. Jau pabeigusi.
Tu līdz rītdienai, ja? Atā. Čau. Nu, ko tu tiešām? Nu, varēja taču būt pret Martu drusciņu tā kā saudzīgāk. Pat redz viņai pēdējās dienās stress pilns. Es neesmu redzējis, ka viņa nebūtu uz nerviem. Nu, labi, nu neesi taču tik ļauna. Tev neliekas, ka tā Marta ir pārāk labi iekārtojusies? Visu laiku taisa pats sev problēmas, tad mēs tajās klausamies. Un tad vēl jāskatās, kā viņa psiho nav taču 18 gadu vairāk. Labi. Visi. Atstāj to tā manai mājās. Es izdarīšu līdz galam. Ar tām ir viss kārtībā. Es sazinījos ar to vadītāju, un mēs tiekamies rīt, un par cenu mēs esam vienojušies. Labi. Es tev mājās. Čau! Daini, pagaidi! Vau! Ceļš ir tu! Sveika! Es kaut ko nesaprotu. Ko? Pie vēlna, kur tu tā skrien? Es tepat netālu. Kur? Tu esi slims un tev ir jāguļ. Es gribēju aiziet pēc cigaretēm. Ko? Kādām cigaretēm? Tu taču nesmēķē. Tas es nespēķēju? Nu, nu jā. Nu, redzi, kā man sagribējās uzsmēķēt, ka es pilnīgi aizmirsu, ka esmu atmetis. Paga. Atkārto, ko tu man tikko kā teici? Es tādas muļķības pirmo reizi mūžā dzirdu. Tu aizmirsti, ka tu nesmēķē, un tādēļ tev tik ļoti sagribējās uzpīpēt, ja? Protams. Paklau, tu palautāji tik garlaicīgi. Slimnieki visi staigā, pīpē. Es domāju, pāris cigaretes taču man arī nekaitēs. Tas taču nav sevišķi nekas. Tu melo. Jā, meloju. Kas ir? Saprot, es te sarunāju satikties ar vienu cilvēku no Nacionālās veselības departamenta. Es taču nevarēju ar viņu tikties palātā. Uroloģiskie līdzekļi jāiekļauj kompensējumu zāļu sarakstā. Labi, es pagaidīšu kopā ar tevi. Protams. Un kāpēc ne? Labi. Kāpēc tu man par tām cigaretēm meloji? Nu, tu taču man pazīsti. Man nepatīk runāt atklāti. Es parasti vienmēr mēģinu kaut kas izgrozīties. Aiztev žurnālu atnesu. Vai cik ilgi? Aiznest uz palātu? Nē, paldies. Būs jau labi. Man kādreiz nebija ko lasīt. Nē, ja tu gribi pagaidīt, tu jau vari aiziet uz kafejnīcu. Man nav laika. Man ir jāiet. Labi. Sargi galvu, nestāv saulē. Atā. Sveiki, Kristīne. Jūs ko man izsakojat? Tic man, Rīga ļoti maza. Jā, nu jums viņi noteikti ir pamazs. Klausies, es tev gribēju atvainoties par pagājušo reizi. Es tiešām nezināju, ka tu tāda neesi. Nākamreiz zinās. Ziedi saņēmi? Patīk? Jā, saņēmu. Ļoti skaisti. Paldies. Kristīne, pagaidi. Kristīne, aizem, pasēžam, kaut kur parunājamies. Un ko atkal ar to tipu? Tas tips te tāpatiem. Jūs kaut kādi dīvaini ap divi esat visu laiku kopā. Ar jums viss kārtībā? Vai arī viss ideālākajā kārtībā jums ir? Kristīne, lūdzu, pagaidi.
Atkal aizgāja, ne? Nekas, būs cits. Sveika!